Paldies! Labdien visiem klubu pārstāvjiem un klātesošajiem. Pirmkārt, liels prieks ir, ka sezona tūlīt sāksies. Virslīgā vīriešiem 10 komandas, pirmā līgā 8, dāmām 6 komandas. Domāju, ka šai sezonai būs arī kādas dažas lietas, kuras mums ļaus domāt tālāk vidējā termiņā par nākotni. Pirmkārt, jau noteikti gribētu uzsvērt, ka katrā no līgām mums būs kāda jauniešu komanda, kas spēlēs pilnu ciklu, un tādējādi mums jaunā paudze augs savā meistarībā un liks nākamos pamatus mūsu izlašu spējai sasniegt labus rezultātus, kāds, ka mūsuprāt, mums ir bijis jau pēdējā kvalifikācijas ciklā vīriešu izlasē. Tātad 96. gadu puiši spēlēs augstākajā virslīgā, un 98. gadā un jaunāki dzimušie spēlēs pirmajā līgā. Savukārt meitenēm arī 98. gada dāmas spēlēs virslīgā, un tas būs, mūsuprāt, pietiekami labs ieguldījums no visas handbola sabiedrības, veidojot progresa potenciālu mūsu jauniešos. Otrakārt, novitāte, kur mēs šogad esam mēģinājuši ieviest un ceram attīstīt ar vien vairāk un vairāk, domājot tālāk par handbola čempionātu, uz priekšu nākotnē ir attiecībā uz tām komandām un tiem klubiem, kām ir 2 komandas, mēģināt veidot drusku atraktīvākus finanšu noteikumus, lai viņiem ir vieglāk savus komandas virzīt gan virslīgā, gan pirmajā līgā. Protams, sākums ir neliels, bet ceram uz iespēju un spēju ar vienu šo virzienu attīstīt un veidot. Tāpat mums ir liels prieks, ka šajā sezonā mēs ar Sportcentru.com spējam sadarboties tikpat sekmīgi, un visas spēles tiks translētas. Tādējādi mēs varam nodrošināt pietiekami labu publisko pieejamību mūsu mačiem. Un, tieši tāpat mums arī prieks, ka mums ir informatīvais atbalstītājs Inbox LV. Tādējādi ir arī mums pietiekami plaša komunikācija pieejama caur ne tikai klasiskajiem saziņas veidiem, kāda līdz šim ir lietota, bet arvien vairāk spējam izmantot tās sociālo tīklu platformas, kas šodien kļūst arvien populārākas sabiedrības dienas kārtībā un saziņā. Tie droši vien ir galvenie akcenti. Es, protams, ceru, ka čempionāts būs pietiekami interesants un ar tikpat intriģējošu noslēgumu, kāds mums bija pagājušajā sezonā virslīgas finālā, kad mums bija vajadzīgas visas 5 spēles, lai noskaidrotu uzvarētāju. Emocijas, kādas handbols var radīt, mēs redzējām video. Es domāju, ka mūsu čempionāts nereti spēja tikpat karstas emocijas radīt. Strādāsim, lai visiem ir liels prieks no spēlēšanas. Tā kā tiešām prieks par klubiem, kas šogad ir spējuši savas komandas sagatavot un izvirzīt čempionātam, un lai sanāk laba cīņa. Paldies! Labdien, prezidenta kungs, klātesošie prese. Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas komanda pagājušo gadu pirmo reizi augstskolas vēsturē izcīnīja čempionu titulu, kas ir ļoti liels sasniegums. Un neslēpšu to, ka tas bija ilgi gaidīts, un komanda ļoti strādāja. Un arī nākošajā sezonā mēs izvirzam tādas pašas mērķus, kļūt par Latvijas čempioniem. Vēlos piebilst to, ka komandai ir pastiprinājums, ir no Latgales komandas pievienojusies spēlētāju studiju laiku Marija Zašķerinska, kā arī no Dobeles kluba un no Ogres kluba kādreizējās spēlētājas Evija Krūmiņa un Zanda Turganova. Vēlos komentēt to, ka klubam turpinās palīdzēt arī šo sezonu mūsu leģionārs Anna-Lēna Bornheimere un Joela Geislere. Par to, kas jau paveikts ar šogad, aktīvi sākām trenēties jau vasaras vidū. Un devāmies augusta beigās uz turnīru Lietuvā, kur viņām tikāmies ar 4 komandām no Lietuvas un izcīnījām 2. vietu, kas ir ļoti labs sasniegums komandai. Un domāju, ka arī
laba tāda iesildīšanās pirms gaidāmās sezonas. Tā kā sezona ir gara, tad galvenokārt mēs strādāsim uz to, lai komandā visi spēlētāji varētu efektīvi piedalīties gan treniņu procesā, gan spēlē. Maksimāli maz izvairoties no traumatisma, kas, kā mēs zinām, visi handbols ir samērā traumatisks sporta veids. Bet tātad galvenais mērķis ir saglabāt šo te veselību, bet tā pašā laikā spēlēt tā, lai mēs spētu saglabāt čempionu titulu. Paldies! Labdien! Tad, īsumā par Stopiņu kluba mērķiem. Tad, diemžēl pagājušā sezonā mums neizdevās izpildīt savu mērķi, un mēs palikām otrās. Līdz ar to tātad mums ir vēl lielākas ambīcijas un azarts un vēlēšanās tātad atgūt šo te čempionu titulu šogad. Un tas arī viennozīmīgi ir mūsu primārais mērķis. Komandai uz šo sezonu ir pievienojušās 3 meitenes no Skrīveriem. Kā jūs zināt, Skrīveriem pašiem šogad nebūs komanda, un 3 meitenes pievienojas mums. Aneta Čeiča, Ramona Ozoliņa un Annija Liepiņa. Un ceram, ka viņas mums sniegs labu papildinājumu un palīdzēs mums sasniegt mūsu mērķi. Tāpatās arī ceram, ka komandā atgriezīsies arī 2 meitenes, kuras kļuva par māmiņām. Un līdz ar to tātad mēs varēsim pilnvērtīgi šo sezonu spēlēt, un nebūs vairs tā, kad uz rezervistu soliņa nebūs neviena cilvēka, kad visi 7 cilvēki spēlē. Arī esam cītīgi strādājuši visu vasaru un ar nepacietību gaidām piekdienu un pirmo spēli. Paldies! Labdien visiem! Pagājušajā gadā mēs palikām 4. vietā. Šogad komanda tika papildināta ar sporta skolas audzēknēm, jo pamatā tā ir sporta skolas komanda. Ar 2 meitenēm Megiju Aumeli vārdsargu un ar laukuma spēlētāju Igiti Šteinerti, kura atgriezās no Īrijas. Treniņu process šogad ir apgrūtināts, jo meitenes, kas spēlē pamatsastāvā, tagad studē augstskolās un tad visu nedēļu pavada Rīgā. Mēs mēģināsim cīnīties, un mērķis šogad, protams, izcīnīt 3. vietu. Kā tas sanāks, to mēs redzēsim. Paldies! Labdien! Gribu apsveikt visus ar jauno handbola sezonu sākumu. Ko gribu pateikt? Gribu mūsu pretiniekus drusciņi iepriecināt, ka mūsu komanda, cerams, līdz jaunam gadam nespēlēs 4 pamatveči. No komandas tas Kaspars Lisovskis, Brīts, Gatis Kozlos un Ransans. Teica, ka pēdējā sapulce, kad bija piekdien, viņi teica, ka varbūt pēc jauna gada palīdzēs komandai. Ja? Un tā kā neliksim cerības uz viņiem, bet liksim uz jauniem spēlētājiem vairāk. Un es ceru, ka Austrijas Tuminskis pievilks jaunus spēlētājus līdz normālam līmenim. Un nebūs pārējām komandām no Ludzas komandas atņemt punktus tik viegli. Apsveic arī ar jaunās sezonas sākumu. Un sakot par Dobeles komandas mērķiem šajā sezonā, tie ir dabiski kā vienmēr visaugstākie, kas mums pāris gadu nav izdevies iegūt. Bet šogad komanda sāk strādāt jau jūlijā ar fiziskās sagatavotības treniņiem. Aizvadīja ciku un piedalījās turnīrā Lietuvā, kur pretīm bija diezgan spēcīgas komandas kā Lietuvas čempioni Dragūnas, Granītas un Alitas komandas, kur tika izcīnīts 1. vieta. Bet nestoties to, bija paredzēts to turnīru Polvā, kur komandas saslimstības dēļ mēs tomēr nevarējām aizbraukt to turnīru, kas ļoti nožēloju. Komanda šogad ir labi gatavojusies, ir labs papildinājums, tas ir Blūms no Vācijas kluba atgriezies. Un papildināt arī ir 2 vārdsargi, piesaistot komandā pieredzējušos veterānus Piņķjāni un Reipu Normundu. Tas ir jādara mums tāpēc, ka uz šobrīd mums ir ļoti smagi ar vārdsargiem jauniešiem.
kur es neredzu iespēju nevienu jauno piesaistīt pagaidām pie Dobeles komandas. Nu, tālāk ir ļoti žēl, ka šogad komanda nespēlē Baltijas līgā, kas ir tas iemesls, kad komandai vēl nebija nekādas skaidrības ar finansēm, nekas. Un gribētos tā teikt, ka Baltijas līgā vajadzētu spēlēt, iesaka ar visiem klubiem to darīt, kam ir iespēja un kas varētu, un kam nav iespēja, un kuri ir Latvijā viena no labākiem klubiem. Es domāju, vajadzētu ar bišķu federācijai padomāt, ka atbalstīt viņus, lai tomēr Latvijas klubi spēlētu Baltijas līgā un pēc iespējas arī, ja ir Eiropas kausos. Bet klubi ar savām finansēm nevienmēr to var izdarīt, kaut ar kādreiz sastāvi tīri labi, ko var spēlēt. Nu, tas būtu viss. Domāju, ka šogad būs cīņas spraigāks kā vēl pagājušajā gadā, jo ir pastiprinājušies mūsu pretinieki ar visas komandas. Un tā kā uz godīgu cīņu un veiksmi visiem. Labdien visiešiem un arī apsveic ar jaunu sezonu sākumu. Celtnieks LSP komandā tas pirmai reiz ar šo nosaukumu startā. Mums arī šo sadarbībā variante Celtniekā klubā un LSP klubā. Un ar šo gadu mums mērķis arī uztaisīt liela struktūra reforma. Mums mērķis ne tikai termiņu šogad čempionāta, mums ir galvenais mērķis uztaisīt reformu struktūru un uztaisīt stabilu klubu ar visu bērns, no bērniem līdz veterāniem struktūru. Ja mēs runājam par šo sezonu mums mērķis arī, protams, palika viena no labākajām Latvijas komandām. Protams, mēs uzdevums cīnīties par Latvijas čempiona titulu. Ja mēs runājam par Baltiju līgu, arī mēs piedalām Baltijā līgā, un Baltijā līgā arī šogad mērķis būt godīgi pretinieki ar citiem komandām, ko mēs arī pirmajā turā mēs redzējām, tomēr mēs varam cīnīties kā līdzīgiem un iegūt pirmie punkti. Galvenais mērķis mums ir, ne šogada, ilgtermiņa gada. Mēs klubā pievēršam daudz uzmanību mūsu jauniešiem, 96., 98., 99. gadam, zem Celtnieks LSP un tā, kā viena no struktūrām stāties arī pirmajā līgā Celtnieks Vangaži komandā, kur mēs dosim iespējams jauniem spēlētājiem iegūt praksē. Arī sadarbībā pagaidām ar citiem sporta skolām bērniem mēs arī mēģinām piesaistīt jaunieši. Pagaidām sadarbībā Rīgā mēs atveram, ar mūsu palīdzību atvērt 2 jaunieši handbola centri. Cenšamies tālāk to procesu pastiprināt. Ja runājam par šo sezonu, mums arī citiem kondām 1-2 spēlētāji. Mēs saskatījām 80 spēlētāji, jauni spēlētāji piedalās komandas šajā sezonā. Tas nozīmē, ka pavisam gan jauna komanda. Un ceramies, ka mēs cik varam īsajā laikā mēs saspēlēsim kopā un tā parādīsim tādu klasa handbolu, kā būs patīk mums pašiem, mums būs patīk skatītājiem. Protams, arī prieks par kārtējo sezonu. Varbūt šo īso uzrunu es sākšu nedaudz ar vēsturi. Vēsturi tādā ziņā, kad atskatoties uz iepriekšējo sezonu, tad Ogres handbola klubā atnāca jauns treneris no Rīgas, Andris Molotānovs. Faktiski iepriekšējā sezona mums bija tāda sapazīšanās sezona trenerim ar komandu. Un es uzskatu, ka šī sadarbība izvērtās ļoti veiksmīga. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, tātad pagājušajā sezonā mēs palikām 4. vietā. Un es uzskatu, tas ir liels sasniegums. Kas attiecās uz šo gadu, tad mēs nevaram
palielīties ar to, ka ir daudz jaunu spēlētāju. Mēs priecājamies, ka ir palikuši pamatā visi vecie un neviens nav aizgājis prom. Ir prieks par jauno paudzi. Tātad mūsu komandā startē jaunais vārdsargs Lauris Ozoliņš, par ko arī runāja Zariņkungs. Tātad mēs arī faktiski izjutām šo vārdsargu problēmu. Tādēļ mums ir izdevies panākt vismaz uz pirmo pusgadu, ka Lauris tātad atbrauks un palīdzēs Ogres komandai. Attiecībā uz nākotni, praktiski es gribētu teikt tā, ka Ogrē šobrīd mēs arī strādājam pie tā, lai izveidotu stabilu šo bāzi handbolam, lai handbols attīstītos arī perspektīvā. Protams, var teiksim, uzstādīt īstermiņa mērķi, teiksim, startēt veiksmīgi kādā sezonā, bet mēs tomēr uzskatām, ka mūsu mērķis ir pēc iespējas vairāk piesaistīt jauniešus. Tas, protams, ir saistīts ar finansiālajiem jautājumiem, bet visi šie jautājumi tiek risināti, un es uzskatu, ka diezgan veiksmīgi. Un tādēļ es ceru, ka sadarbojoties gan spēlētājiem, gan klubu vadībai, gan arī atbalstītājiem, es domāju, ka handbols Ogrē attīstīsies. Mērķis, protams, katram sportistam ir visaugstākie vienmēr. Tādēļ es domāju, ka šeit varbūt ir lieka komentēt. Protams, kad arī Ogres komandai mērķis ir tikt trīniekā, kurā konkrēti vietā, to mēs redzēsim, bet katrā ziņā trīnieks ir tas mērķis. Un tādēļ es domāju, ka varbūt neteiksim, ka galvenais uzdevums varbūt šajā konkrētajā čempionātā, kas būs šī sezona, galvenais mērķis būtu tomēr radīt šo intrigu, lai šī spēle liekas interesanti gan skatītājiem un arī pašiem spēlētājiem. Tādēļ katrā ziņā visu priekšnosacījumi ir, un es ceru, ka Ogres komanda tātad parādīs arī savu labāko sniegumu. Paldies. Labdien. Arī apsveic ar jaunu sezonu. Ko lai saku par pagājušo sezonu sastāvvieta? Droši vien komandai neveicās, tāpēc, ka atnāca cits treneris un neviena spēle tā arī nespēja vinnēt. Jaunā sezonā ir doma palikt virslīgā, lai neizkrist ārā. Mums ir stipri piezemētāki mērķi, jo 3 pamatsastāvu cilvēki aizgājuši projām. Vietā ir pienākuši klāt, mums ir 2 leģionāri, viens Portugāls, viens Francijas pārstāvs, bet ne no tās augstākās līgas studentu apmaiņas programmās. Cilvēki vienkārši Rīgā darbojās un nāk labprāt uzspēlēt. Kas attiecās uz īstermiņa mērķiem, kā jau teicu, palikt virslīgā, neizkrist ārā. Uz ilgtermiņa mērķiem mēģināt ASK sistēmā atdzīvināt handbolu tādā līmenī, lai viņš tur būtu dzīvotspējīgs. Šeit ir divi galvenie aspekti - sadarbība ar Latvijas universitāti un sadarbība ar Aizsardzības akadēmiju. Ceru, ka nākamajā sezonā būs zem ASK nosaukuma arī pirmās līgas komanda, kur pārsvarā būs Aizsardzības akadēmijas cilvēki. Ja tas izdosies kaut par 50%, tad mēs būsim ļoti priecīgi, jo šobrīd mēs esam tīri amatieru komanda, bet kaut kā mēģināsim iekļauties handbola sistēmā un mēģināt virzīties uz augšu. Paldies! Labdien visiem! Tāpat sezona ir sākusies, man arī prieks kā visiem. Mērķi, kas liks karotājs, ir tas, kurš negrib uzvarēt, bet es tā kā šī handbola virtuvē esmu jau kādu laiku, mēs esam arī reālisti, un mums uzvarēt būs grūti ar to resursu, kas gan finansiālo, gan spēlētāju mums ir pieejams. Tāpēc mēs izvirzam mērķi tik play-offos un vēlams pa vidu, tā, lai varētu paspēlēt ar tos play-offs, ne tikai pierakstīties viņos. Sastāvs ir daudz maz saglabājies, vecais, aizgājis viens uz paaugstinājumu pie profesionālākas komandas, cits varbūt pametis sportu, atrodot kaut ko jautrāku vai labāku. Vietā atnākuši daudz jaunu kadru, sastāvu resursus ir, vienīgais jātrenējās, jāspēlē, un varbūt nopelnīsim veiksmu un arī noķersim kādu medaļu šogad uz tikšanos laukumā. Tātad par Jūrmalu. Jāsaka tā, Jūrmalā
ir pabeigts klubu, izstrādāt klubu sistēmu. Mums ir savi veterāni, 2 vīriešu komandas un 3 bērnu jaunatnes komandas. Virslīgas komanda, 1. līgas komanda un 3 jauniešu komandas. Tas ir pluss. Lielākais mīnus ir, kad Jūrmalas sporta zāle arī šogad netiks uzcelta. Un tagad izskatās, ka laikam būs, lai Dieviņš stāvētu klāt, lai nebūtu uz ilgu laiku. Tātad konkrēti par komandu. Mācīsimies spēlēt, spēlēsim ar katru pretinieku, katru mēģināsim arī vinnēt. Beigās tas saskaitīsim, kas tur darīsies un kas nedarīs. Paldies jums, labu veiksmi visiem. Cerēsim, ka kaut kas ies uz priekšu. Labdien! Pievienojos apsveikumiem sakarā ar jaunās sezonas sākumu. Mēs pagājušo sezonu aizvadījām 1. līgā. Tam bija vairāki iemesli, primārais no kuriem bija, kad komandā daļēji noritēja paudžu maiņa. Un šogad mēs atgriežamies virslīgā. Mūs, diemžēl, starpsezonā ir pametuši 3 spēlētāji, viens no kuriem ir vārdsargs Artūrs Buračevskis, un tāpat komandu ir arī pametuši Edmunds Bogdanovs un Ivars Čerņavskis. Taču starpsezonā komandai ir pievienojušies arī Māris Adjāns un Raivis Petersons. Kopumā varētu teikt, ka komanda ir kļuvusi jaunāka, jo no iepriekšējiem pamatsastāvu spēlētājiem ir saglabājuši komanda tikai 3 spēlētājus. Es runāju par sezonām, kas bija pirms 2-3 gadiem. Un komandas kopējais vecums tagad vidējais ir 24,5 gadi, tādēļ komanda ir jauna. Un pagājušo sezonu 1. līgā mēs izmantojām, lai jaunos spēlētājus varētu iespēlēt vairāk un lai viņi būtu gatavi uzņemties iniciatīvu laukumā. Un, kas attiecas uz sezonas mērķiem, tad sezonas mērķis šim gadam ir iekļūt izslēgšanas spēlēs. Paldies! Mēs piedalīsimies čempionātā, lai iegūtu lielāku praksi pirms atlases mačiem Minskā. Spēlēs apmēram 25 kandidāti no 5 komandām, Latvijas 5 komandām. Es tā saku, varbūt 26, 27, varbūt kāds vēl parādīsies. Un es domāju, ka iegūsim to lielu praksi. Ļoti žēl, ka komanda spēlēs ārpus konkursa un puiši nevarēs cīnīties līdz beigām par medaļām. Un tas lielākais mīnus. Arī punktus viegli mēs jums neatdosim. To varu pateikt.